Tas salīdzinoši normāli, bet ļoti daudz arī liela rotācija tieši vārdsargos, gan otrajos numuros, gan pirmajos. Abas komandas šozon jau 2 reizes bija tikušās virslīgā. Pirmajā mačā, pirmajā aprīļa Kauguros. Grebis, Orlovs, arī Maksimenko. Centrējoši viņu virzienā, Labuts izgājienā, precīzi spēlē. Ilgštieši. Šsovska centrējums uz tālo stabu. Labuts izgājienā nespēlē. Orlovs, kā gala Labuts tver bumbu. Miet iespējas pretgājā stūrī ar savu labo kāju. Tomēr centrējums. Manuprāt, tas bija centrējums tālo malu Maksimenko. Šovos tas bija sitiens pa vārtiem. Arī Jurmalā vēl pilns pēdējums, kā ierasts pēdējā laikā, pieteikti nevis 7 rezervis, bet 6. Jurmalā tā teikt norma. Labuts bija savainojumi pats. Tētis Prohorenkos arī sit. Bet jau arī Jurmalā pirmais sitiens vārtu rāmja Labuts precīzi spēlē un tver bumbu nevidus. Centrējums. Grebis un labi iespēja Jurmalē un Maksimenko cenās atspēlēt atpakaļ vārtu priekšā, bet rokās virsū Labutam. Labi pārvirzīja bumbu tālāk Grebis, bet nedaudz par stipru vai arī Maksimenko negaidīja pie tālā staba. Nu, bīsim moments. Gaudos centrē. Bunzē. Vārtu priekšā Orlovs līdz bumbai neteikt, bet esmu Labuts. Labutam joprojām nevienu reizi nav bijis jāgāds. Komandai īsti izdodas iedīšos pretuzbrukumus. Prohorenkos centrē. Grebis ar galvu tālāk. Labuts izgājienā spēlē. Pārkāpums un būs arī brīdinājums. Brīdinājums. Maksimenko, Prohorenkos ir galvens saspēlējis. Mikelijanam cīņā piespēlēja. Iziet no vārtiem Labuts, bet nevarēja izskatāt ar rokām. Cik Jurmalē tiesa solokumu, jo tomēr ātri izspēlēja. Tad vēl pat nebija saskrējuši Jurmalē solokumā. Centrējums. Cīņas ar galvu. Nedaudz. Goldbergs.